Pretrunīgas lietas man nāks konstatēt valsts vides dienesta atbildē. Jautāju viņiem, kāpēc ļāvāt būvēt rūpnīcu mežā? Viņu atbildi: šis jautājums nav vides dienesta kompetencē. Par zemes mērķa noteikšanu atbild pašvaldība, bet par meža statusa uzraudzību atbild valsts meža dienests. Jautāju par atbilstību teritorijas plānojumam. Atbilde: darbība ir pieļaujama, jo rūpnīca tur atrodas jau sen. Tas tiesa, pēc operatora sniegtās informācijas, rūpnīca tur darbojās jau kopš 1995. gada. Neskatoties uz to, ka pirmā piesārņojošās darbības atļauja tiek izsniegta vien 2006. gadā. Tas nozīmē, ka vairāk kā 10 gadus viņi darbojušies nelegāli. Jautāju, kāpēc netika informēta sabiedrība? Atbilde sekojoša. Viss notika atbilstoši tā laika likumam. Šajā gadījumā sabiedrības aptauja nebija obligāta, par būvniecības un eksploatācijas pamatu jautājiet robežu novada būvvaldē. Vēl vides dienesta skaidrojumos tiek minēts fakts, ka rūpnīca atrodas R-zonā, kur tiek atļauta vieglā rūpniecība. Ups! Šī rūpnīca galīgi neiedarās šajā kategorijā, un viņi to labi saprot, tāpēc skaidrojums. Ir pieļaujama teritorijas neatbilstošā izmantošana, likumīgi uzsākts darbības turpināšanai. Es to saprotu šādi. Rūpnīcas darbība ir pieļaujama, bet renovācija, jaudas palielināšana, būtiska pārbūve nav pieļaujama. Taču pēc būvvaldes datiem 2025. gadā tiek uzbūvētas 10 jaunas ēkas, tajā skaitā 3 ražošanas, un tā jau ir neatbilstība vēsturiskā mantojuma statusam. Pēc manām domām, jaunbūvē ir jāatbilst teritorijas prasībām, tātad vieglās rūpniecības zonai, kā arī pirms būvniecības uzsākšanas detaļu plānojuma ietvaros jāveic sabiedrības informēšana. Valsts vides dienesta atbilde būs pievienota komentāros. Es ieteiktu izlasīt pilnībā. Ļoti saturīgs darbs, praktiski bez juridiskā ūdens.